Sveika! Šajā nedēļā mēs meditēsim ar magu. Iepriekšējā nedēļā tu jau iemācījies meditēt, tu uzzināji, kā sākt meditēt un kā pareizi iziet no meditācijas. Tāpēc ķersimies šoreiz uzreiz pie meditācijas. Sāksim ar to, ka apsēdies ērti. Atrodi vietu, kurā tu vari pilnībā atslābināties. Apsēdies, ieelpo dziļi un lēnām izelpo. Un vēlreiz ieelpo dziļi un lēnām izelpo. Vēlreiz ieelpo un lēnām izelpo. Sajūti, kā tavs ķermenis kļūst ar katru ieelpu un izelpu vieglāks. Atlaid dienas rūpes un esi šeit un tagad, šajā brīdī. Tu esi šeit un šis ir tavs laiks. Tagad iedomājies, ka esi noslēpumainā, mierīgā vietā. Tā var būt pļava, klusa mežmala vai istaba ar lielu, plašu logu, pa kuru plūst silta un maiga gaisma. Šī vieta ir tava, un tu tajā jūties drošībā. Tu esi šeit, lai satiktu sevi pavisam jaunā veidā, ar maga ārkāna palīdzību. Ieelpo dziļi un iztēlojies, ka šī gaisma kļūst vēl spilgtāka. Tā piepilda telpu ar maģisku zeltainu mircumu. Priekšā tu pamani galdu. Tas ir stabils, vienkāršs, taisnas stūra formā. Tas šķītami aicina tevi pieiet tuvāk. Šis galds ir simbols tavam dzīves pamatam, tavai stabilitātei. Domās pieskaries tam, sajūti tā drošību, spēku, izturību. Šeit tu vari balstīties, lai radītu visu, ko tu vēlies. Tad tu pamani, ka uz galda stāv 4 priekšmeti – zīzlis, denārijs, zobens un biķeris. Tie ir tavs spēks un tavi instrumenti. Māks tev klusiņām čukst. Lūk, viss, kas tev ir nepieciešams. Griba, materiāls, pamats, skaidrība un intuīcija. Tu esi spējīga visu izdarīt, visu sasniegt, ja visi šie elementi tevī ir līdzsvarā. Paskaties apkārt. Tu ieraugi magu. Viņš stāv tev blakus. Savās rokās viņš tur zelta scepteri. Viņa sarkano mantiju, kas maiga bijās gar viņa augumu, kas izstaro enerģiju. Viņš ir stalts, un virs viņa galvas lēni virpuļo bezgalības zīme. Viņš paskatās tev acīs un saka: Tu esi šīs pasaules radītāja. Tev ir viss nepieciešamais, lai izveidotu savu dzīvi pēc saviem noteikumiem.
Ieelpo dziļi un sajūti, kā šie vārdi ienāk tevī. Izelpo visu to, kas tev vairs nekalpo tavam augstākajam labumam. Tu jūti, kā tevī mostas jauns spēks, drosme un radošums. Tātad mēs ar tevi dosimies tālāk, solīti pa solītim, lai izprastu, kā šī maģija darbojas tavā dzīvē. Vai esi gatava? Tomēr, ka jā, tad sāksim. Iztēlojies, ka kopā ar magu tu spēr soli jaunā ceļā. Šis ir ceļš, kas tev atvērs jaunas iespējas, ļaus izpaust spēku un atklāt savu potenciālu. Un atkal ieelpo un izelpo. Ieelpo un izelpo. Tagad, kad esi gatava, pievērs uzmanību magam. Viņa klātbūtne ir spēcīga, mierpilna. Viņš ir šeit, lai tev palīdzētu atklāt tavu spēku, tavus instrumentus un to, kā tos izmantot, lai radītu tu pati savas dzīves maģiju. Raugi, mags stāv ar paceltu roku un norāda uz debesīm. Paskaties uz viņa žestu. Viņa pirkste pieskaras gaismai, kas plūst no augšas. Tā ienāk viņā, un tad otra roka norāda uz zemi, un tad gaisma nonāk zemē. Tā ir saiknes, saikne starp garīgo un materiālo. Un māks tev saka, tu esi šī saikne. Tev ir spēks paņemt idejas, paņemt enerģiju no debesīm un pārvērst tās visas realitātē uz zemes. Tu esi radītāja, un tavs potenciāls ir bezgalīgs. Iztēlojies, kā šī enerģija plūst caur viņu. Tā ienāk no debesīm viņā, caur pacelto roku, un izplūst zemē caur otru roku. Sajūti, ka arī tu vari kļūt par šo saikni. Ieelpo dziļi un sajūti, ka gaisma ienāk tavā ķermenī caur galvu, piepildot tevi ar skaidrību, idejām un iespējām. Izelpo un sajūti, kā šī enerģija tiek novirzīta uz zemi, kā tā kļūst par taviem darbiem, mērķiem un sasniegumiem. Tu esi saikne starp debesīm un zemi. Tagad mags norāda uz galdu. Viņš aicina tevi vēlreiz paskatīties uz šiem 4 priekšmetiem – zīzli, denāriju, zobenu un biķeri. Viņš tev saka, šie ir tavi instrumenti. Tie vienmēr ir tev līdzās, un ar tiem tu vari risināt jebkuru situāciju savā dzīvē. Pievērš uzmanību zīzlim. Tas simbolizē tavu gribu, spēju virzīt enerģiju, lai sasniegtu savus mērķus. Paņem to rokās un sajūti tā spēku. Pajautā sev, kur es vēlos koncentrēt savu gribu, kāds ir mans mērķis. Tagad paņem denāriju. Tas ir simbols materiālajam pamatam, stabilitātei un praktiskumam,
Sajūti, kā denārijas siltā gaismā piepilda tavas rokas ar enerģiju. Pajautā sev, kas man ir nepieciešams, lai es justos drošu un stabilu. Paņem zobenu. Tas ir skaidrības simbols. Asa prāta un spējas pieņemt gudrus lēmumus simbols. Sajūti tā vieglo, bet spēcīgo enerģiju. Pajautā sev, kā es varu izmantot savu prātu, lai pārvarētu šķēršļus un atrastu risinājumus. Visbeidzot, paņem rokās piķeri. Tas simbolizē tavas emocijas un intuīciju. Sajūti piķera mierīgo un plūstošo enerģiju. Pajautā sev, kā es varu līdzsvarot savas emocijas un uzticēties savai intuīcijai. Iztēlojies, kā visi 4 priekšmeti tagad ir tavās rokās. Tie kopā veido pilnību, spēku, stabilitāti, skaidrību un intuīciju. Tu vari tos izmantot, lai radītu tādu dzīvi, kā tu vēlies. Palūkojies uz rozēm un lilijām, kas zied turpat pie galda. Sarkanās rozes simbolizē tavu kaisli, radošo enerģiju un drosmi. Baltās lilijas simbolizē tīrību, tavus ideālus un garīgo skaidrību. Maks tev saka, dzīvē ir nepieciešams līdzsvars starp tavu kaisli un tava dvēseles dzitrumu, starp radošumu un mieru. Izmanto tos kopā, lai radītu harmoniju. Ielpo dziļi un sajūti šo līdzsvaru sevī. Iztēlojies, kā sarkanās un baltās krāsas sapūst kopā, veidojot harmonisku plūsmu tavā ķermenī. Tu esi līdzsvarā. Tu esi harmonija. Tagad paskaties uz magu vēlreiz. Virs viņa galvas virpuļo bezgalības zīme. Tu jau to pamanīji iepriekš. Tā atgādina, ka tevī ir neierobežots potenciāls. Arī tevī. Maks saka, tevī ir spēks radīt visu, kam tu notici. Tev nav robežu. Tu vari augt un paplašināt savas spējas, cik tālu vien vēlies. Sajūti šo neierobežotības sajūtu. Iztēlojies, kā tu stiepies tālāk par savām šī brīža robežām. Tev vairs nav rāmju. Tu sasniedz jaunus augstumus, atver jaunas iespējas un sajūtu brīvību, kas nāk kopā ar ticību pašai sev, saviem spēkiem. Tātad Maks pasmaida un saka, atceries, ka tavs ceļš ir tavās rokās. Tu esi Maks savā dzīvē. Tu esi radītāji. Tavs spēks ir tavs prāts, tava griba un tava sirds. Ielpo dziļi un ar izelpu sajūti pateicību par šo pieredzi. Tu esi piepildīta ar jaunu spēku un skaidrību. Kad esi gatava, ieklausies magā vēl. Maks paceļ zelta cepteri un aicina tevi doties vēl tālāk. Viņš saka, ka tagad ir laiks rīkoties, ne tikai sapņot vai plānot, bet sākt darīt. Tavi instrumenti ir gatavi, un tavas domas var kļūt par realitāti. Iztēlojies, ka tu sāc radīt savu dzīves vīziju. Tu stāvi pie sava galda, un katrs priekšmets, ko tu paņem,
Zīzlis, denārijs, zobens un biķeris palīdz veidot šo vīziju. Tu zini, ko vēlies, un tagad viss tavs spēks ir vērsts uz to, lai tas kļūtu par realitāti. Maks tev rāda. Apskati šo galdu un visu, ko tu esi radījusi. Vai tas ir tas, ko tu patiesi vēlies? Vai tas atspoguļo tavu būtību un tavu augstāko mērķi? Pajautā sev, vai tava dzīves vīzija nāk no sirds? Varbūt, ka tā ir ārēju apstākļu diktēta. Ja nepieciešams, pārdomā savu vīziju. Atceries, tev ir vāra mainīt jebko. Paskaties uz magu. Viņš noliecis un uz galda novieto spoguli. Tas ir tīrs, skaidrs, dzidrs spogulis. Viņš saka, šīs spogulis atspoguļo tavu patieso būtību. Skaties uz to un pajautā sev, kas es patiesībā esmu, ko es vēlos piedzīvot šajā dzīvē. Iztēlojies, kā tu skaties šajā spogulī un redzi savu patieso būtību. Stipru, radošu un apņēmības pilnu. Tu redzi sevi tādu, kāda esi, un pieņem šo tēlu ar patiesu mīlestību. Tagad Maks izstiepj abas rokas pret tevi. No viņa plūst maiga gaisma, kas piepilda telpu. Viņš saka, tu esi gatava. Viss, kas tev nepieciešams, jau ir tevī. Viss, kas ir ārpus tevis, ir tikai līdzeklis, lai tu varētu izpaust savu iekšējo spēku. Sajūti, kā šī gaisma piepilda tevi ar ticību sev, ar radošumu un pārliecību. Šī gaisma kļūst par daļu no tevis, un tu sajūti, ka esi pilnībā gatava uzsākt jebko jaunu. Tagad tu vizualizē, kā tu atgriezies savā ikdienā, bet tevī joprojām ir šī sajūta, tavā prātā ir skaidrs plāns, tavās rokās ir instrumenti, un tavā sirdī ir pārliecība, ka tu vari visu, ko patiesi vēlies. Šis ceļojums kopā ar magu ir tev devis spēju saskatīt savu potenciālu un ticēt tam. Mags smaida un saka, es vienmēr būšu tev līdzās, ka tev būs nepieciešams atbalsts vai iedvesma. Atceries mani, atceries, ka tu pati esi Mags, radītāji, kura var mainīt savu pasauli. Tavs spēks ir neierobežots, un tavs ceļš ir tavās rokās. Pateicies Magam par viņa vadību. Sajūt arī pateicību pret sevi, pār savu drosmi, par ticību un par spēju uzdrīkstēties. Tagad lēnām atgriezies šajā brīdī realitātē. Ielpo dziļi un sajūti, kā tu atgriezies savā ķermenī, savā telpā, savā dzīvē. Izelpo un sajūti, kā esi pilnībā klātesoša. Pagaidi mirklīti, un kad esi gatava, atver acis, un lēnītēm sajūti savu ķermeni. Sajūti, ka tev ir jauna enerģija un skaidrība. Un atceries, tu esi radītāja. Tu esi Mags.